Tu ieņem dzīvē dažādas lomas. Tu esi tēvs, varbūt dēls, brālis, kolēģis. Visas tās ir lomas, ko tu izspēlē attiecībā pret pasauli un citiem cilvēkiem. Bet vēl ļoti tāds svarīgs veids, kā skatīties uz sevi, ir sekojošais. Tu esi emociju un sajūtu ģenerators un piedzīvotājs. 24 stundas pat guļot, tu visu laiku kaut ko jūti. Tu miedarbojies ar pasauli, ar cilvēkiem, tu ēdi, skrien, darbojies, strādā, un tu visu laiku kaut ko jūti. Tu skaties uz kaut ko, tevi rodas emocijas, tevi kāds izbesī, tu par kaut ko priecājies, vai ne? Un tu ej pa dzīvi un visu laiku kaut ko piedzīvo. Un tevī tas notiek nemitīgi. Un tā kvalitāte, kādā tu spēj piedzīvot foršas un labas emocijas, tas arī noteiks, kā tavu dzīvi ritēs. Ja tu nemitīgi būsi dusmīgs, izbesījies, izdedzis, tad tava dzīve arī nekur tālu neaizvedīs. Tu vienmēr arī būsi turpat, kur esi iestrēdzis. Bet ja tu spēsi sevī radīt krūtas, foršas emocijas, kaifot pa dzīvi, tad tu kā emociju ģenerators un piedzīvotājs arī automātiski pieņemsi dzīvē lēmumus, kas tevi visu laiku vedīs kaut kur tālāk, augstāk, kaifīgāk. Tieši tā, tu esi emociju ģenerators, un liela daļa no tā visa ir tavā varā. Un ja tu vēlies uzzināt, kā to var sākt darīt, nāc pie manis uz konsultāciju uz izaugsmesterapija.com.